brīvprātība izpaužās mediācijas procesā gan kā brīvprātīgi es piesakos vispār mediācijas procesam. Es labprātīgi eju uz mediāciju. Neviens man nevar piespiest sēsties pie galda ar strīdu pusi un runāt. Es to daru brīvprātīgi. Brīvprātīgi izvēlēties mediātoru. Brīvprātīgi brīvi izvēlēties vietu, kā mēs runājam, kā mēs vadam to procesu. Jo mediātors būs tikai puse, kuru palīdzēs atrisināt strīdu. Bet kurā vietā, kādā veidā, to puses pašas atrisina. Un pats fakts, ka puses ir gatavas sēsties pie galda ar mediātoru, tas ir jau pirmais solis. Mēs aptuveni zinām, ka jā, laikam visticamāk šajā gadījumā mēs izlīgumu varētu noslēgt, mēs strīdu varētu atrisināt. Tas ir ļoti liels solis pieņemt lēmumu, ka mēs gatavi vienoties, un mēs jau šobrīd vienojamies pie mediācijas līguma slēgšanas, pie kaut kādiem noteiktiem procesiem. Proti, ja mēs pie mediācijas līguma noslēgšanas varam vienoties, mēs principā arī varam atrisināt strīdu. Tas ir milzīgs solis, noslēdzot mediācijas līgumu, ka puses gatavas sākt risināt strīdu, ka neviens netiek piespiest strīdu risināt. Tā brīvprātība izpaužās. Protams, brīvprātība izpaužās tajā, ka es mediācijas sesiju varu izbeigt kurā brīdī. Es varu piecelties un aiziet, pateikt paldies. Es vairāk nevēlos piedalīties mediācijā. Man vairāk šī procesa rezultāts neinteresē. Es varu jebkurā brīdī izbeigt mediāciju. Man neviens nevar piespiest palikt mediācijā, neviens nevar piespiest risināt to strīdu. Es gribu iet uz tiesu, lai tiesa lemj. Ja? Tas ir pilnīgi brīvprātīgs process.